Kapots ir iespējams iezīmēt arī tādas kā nestandarta kapa vietas. Tātad ņemam zaļo krustiņu, izvēlamies nestandarta kapa vietu, noklikšķinot pēles kreiso taustiņu uz zīmulīšu, tad paņemot punktiņus ar pēles kreiso taustiņu, turam un velkam, zīmējam, tātad uzzīmējam tādu kapa vietu, kāda mums ir nepieciešama. Nospiežam zaļo ķeksīti, ievedam sektoru, vietas numuru, tad uzspiežot atkal atkārtot uz kapa vietas numuru labot. Mēs varam papildināt šo vietu ar vietu skaitu, piemēram, ievadīsim vietas, uzspiežam saglabāt. Tad apskatāmies šo vietu, paņemam slāņus, zīmulīti apbedījam, un tagad šīs konkrētās vietiņas mēs varam sakārtot, tā kā tur, teiksim, tā ir ieplānots. Šādā veidā mēs izveidojam tādas kapa vietās nestandarta kapa vietas.